šīs šķirnes, ko jūs rītā redzat, ir ārējās sastopalas. Nākošais ir ārējās malamuts. Pirmā brīdī atceras sajaukt kādās tas malamut ar Sibīrijas kastī, bet Sibīrijas kastīs pēruši teici domāts skriešanai lielos attālumos. Aļaskas malamuts ir domāts kādu smagāku kravu pārvietošanai nelielos attālumos, tāpēc tāds spēcīgāks. Kaut gan krāsa mēdz būt diezgan līdzīga, ir atšķirības gan galvas uzbūvē, gan, protams, arī pēc auguma. Aļaskas malamuts ir lielāks un smagnējāks. Tātad mēs kā